Nekādā gadījumā. Ej, tiecies uz citiem cilvēkiem. Nu labi, nu viss, nu tā vairs nebūs, bet tas vienmēr atkārtojās. Kad nonāk līdz gūta, tad jau viss ok. Nu, varbūt vajadzēja godīgi, kā ir. Tas tiešām tik slikts. Čau! Šodien mēs uzzināsim, vai visi pāri domā vienādi. Kas kam patīk, kas kam nepatīk, kur viedokļi šķeļās un kur tie ir kopīgi. Un, protams, milzīgs paldies arī yes.lv intīmpreču veikalam par šo atbalstīšanu, par ko es pieminēšu mazliet vēlāk. Nu, ko mums sagatavot dažādi apgalvojumi, lecam iekšā. Mani sauc Arnis un Mani sauc Nadīna. mēs esam 3 gadus kopā. Un mēs iepazināmies manas tēta sievas dzimšanas dienā. Un jā, tas bija ļoti foršs stāsts, bet tas būs stāsts citai reizei. Čau visiem, viņi sauc Edgars. Tā ir man draudzene Agnija. Un mēs esam kopā 2,5 gadus. Nav tik ilgi. Es nezinu īstenībā, 1,5, 2. Bet mēs iepazināmies pirms 2,5 gadiem ekstātiskajās dejās. Mēs sadejojāmies kopā vienā foršā pasākumā. Un tad es viņu aizvedu uz festivālu, kur mēs arī dejojām. Uz hippiju festivālu. Tad es viņu aizvedu uz reivu. Un tā mēs vēl aizvien reivojam. Tas ir ekstātiskās dejas. Kur tu vienkārši dejo, kā tu gribi, kā tev pēc sajūtām. Ja tu gribi tā kā sienu vienkārši samīļot, tad tu samīļo sienu. Ja tu gribi gulēt, tad tu guli. Tur nav robeža nekāda. Tā kā garīgais reivis, kaut kas tāds. Jā. Tātad man sauc Dārgs. Mani sauc Anda. Mēs kopā esam 9 gadus, no 16 gadiem. Un mēs iepazināmies Ziemassvētku ballē, skolā, blakus apsēdāmies un sākām runāt. Tā mēs jau esam kopā. Līdz šim brīdim. Es uzskatu, ka attiecībās pauze ir veselīga lieta. 3, 2, 1. Es skatos pa pāriem, gan arī... Un aizmirsu atgādināt, nav obligāti pa pāriem jāstājas. Katrs var stāties, kur grib, protams. Nadīna, sāksim ar jums. Jūs esat vienīgā īstenībā, kas nav nostājušies vienā rindā. Nu, man liekas, ka, ja cilvēki attiecībās, viņam vajag pauzi vienam no otru tādu, kad mēs nedzīvojam kopā, mēs visi nekomunicējam, tas nozīmē, ka kaut kas tur nav. Un tas pēc tam varbūt būs tā, ka jūs izšķirsieties. Nu, visticamāk, visbiežāk notiek tā, kad paņem pauzi, tad pēc tam viss. Vienkārši vieglāk ir uzreiz izšķirties, nevis tur čakarēties un ņemt pauzes. Es nezinu, manuprāt, liekas tā, ja tā kā paņem to pauzi viens no otru, tad, manuprāt, liekas pēc kaut kādiem mēnesi vai kā tu sailgojies pēc tā cilvēka vien vairāk. Bet tu gribi būt viņam blakā un tu saproti tiešām varbūt, ka tu nevari bez tā cilvēka. Es saprotu gan Nadīnu, gan es tev piekrītu, jo mēs esam bijuši situācijā, ka mums ir pauze, bet tur droši vien ir jāskatās katra cilvēka situācija. Mēs vienkārši esam jau ļoti agri vecuma kopā, un tāpēc tās pauzes ir bijušas noderīgas. Man liekas, ir tā kā pārāk viegli kļūt atkarīgiem viens no otra. Jūs visu laiku pavadat kopā, tāpēc vajag bišķiņ kaut kādu ievērot distanciju tik pa laikam. Bet te atkal jautājums, ko tur to domā? Vai tas ir paņemt pauzi, ka mēs tiekamies ar citiem cilvēkiem, vai tas vienkārši nepavadam tik daudz laika kopā? Tas, man liekas, svarīgi atšķirība. Tas ir atkarībā no tā, kā tas ir domāts. Jo pauzes jau, piemēram, mums ar Arni ir tā, ka viņš nodarbojas ar sportu, un viņš, piemēram, uz 2 nedēļām aizbrauc uz nometni. Nu, es to neuzskatu par pauzi. Bet, ja tā ir domāta kā pauze, nu tad ok, tad viss ir normāli. Bet, ja tā ir pauze kā pauze, kad mēs nekomunicējam, mēs tur netiekamies, mēs satiekamies ar citiem cilvēkiem, nu tad, man liekas, tas ir bezjēdzīgi. Tad vienkārši uzreiz šķiraties. Par cik jūs stātus nepiekrītu? Arnis vispār pilnībā nepiekrīt? Es nepiekrītu, jā. Tad vispār jums nav tādas pauzes? Attiecību pauze mums nav. Mums vienkārši ir kaut kādas sava telpa, kad mēs kādreiz, piemēram, kā man nometnēs aizbrauc, un tad mēs, Mēs tāpat katru dienu sazvanamies un sarakstamies un komunicējam. Mums vajag viens otru, un es nevaru tā. Bez pauzes pagaidām. Jā, tas arī atkarīgs, kā skatās to pauzi. Protams, skatās pauzi kā, nezinu, beigt attiecības uz mēnesi, tad tas ir savādāk, bet es pieļauju, Tad mēs stāvam tur, vai ne? Nekādā gadījumā. Ej, tiecies uz citiem cilvēkiem. Nu labi, es nezinu, tas tā, visticamāk, bet
Man šeit tik pa laikam vajag paņemt tāpatās pauzi no otra cilvēka. Cik ilgu jūsu skatījumā tomēr? Nu, nezinu, pāris dienas, pāris stundas. Tas ir atkarīgs no situācijas. Nedēļa. Tas jau neskatīt pauzi. Nu, labi, tas ir katrs, kā uztver to pauzi. Jā. Tu vari interpretēt visādi. Jā, nu es varu padalīties, ka mums ar Agniju bija tieši otrādi, ka mēs sapratām. Sākumā likās, ka mēs pat daudz laika pavadām kopā, bet īstenībā tas laiks nav produktīvi pavadīts kopā, un tad mēs sapratām, ka mums vajag vēl vairāk tā kā pavadīt to laiku. Citādāk varbūt nedaudz. Kāds ir citādāk? Nu, neskatoties telefonā visu laiku un vest uz randiņiem, vajag sievieti obligāti, regulāri. Piekrīts. Jā. Es uztrauktos, ja manam partnerim būtu pretējā dzimuma draugi. 3, 2, 1. Jūs vienīgais stāvat neitrāli. Kā jūs to interpretējat? Tas ir atkarīgs laikam no situācijas. Tas ir no tām brīža sajūtām, kas laikam man pašai ar sevi ir. Protams, uz dažādām situācijām un attiecībām var skatīties ar savādākām perspektīvām. Ir bijušas situācijas, kad tas ir rītīgi greizsirdīgi un tāds. Jā, kas tā par meiteni, un tad tajā pašā laikā tad es sev pieķeru pie domas, ok, šajā brīdī es jūtos vienkārši greizsirdīgi. Un tāpēc, jā, tas laikam ir vairāk atkarīgs no manas pašas, kā es jūtos. Man liekas, ka būtu dīvaini, ja viņi nedraudzētos vispār ar džekiem, tieši tā kā otrādi. Bet arī, protams, tur ir jābūt savu veidu uzticībai attiecībās. Nevajag citas lietas darīt, to, ko nevajag. es saprotu, ja viņi paliek greizsirdīgi, ja es sarakstos ar citām meitenēm, un varbūt man nevajag to darīt. Tā kā jā. Es esmu tāds komunikabls cilvēks pa dzīvi, un es daudz tusēju apkārt, un tagad cenšos to bišķiņu vairāk piedomāt, zini, tā kā darba attiecības, cita veida attiecības sabalansēt. Nu jā, tas ir atkarīgs no situācijas, un es tā kā piekrītu un nepiekrītu, un es nepiekrītu, tāpēc, ka... Kāds bija jautājums? Es uztrauktos, ja man partnerim būtu pretējā dzimuma draugi. Es uztrauktos, tas nozīmē, ka tas ir tā kā problēma ir manī, tā ir mana tā insecure daļa, jo, ja tu uzticies savam partnerim un viņš tā kā, tu zini, ka viņš neko nedarīs, kāpēc nē? Bet tad atkal tā ievainojumā daļa ir tās, kāpēc tev vajag draudzenes, meitenes iestāvās? Es laikam to jautājumu sapratu tā kā, ja pārāk tūs tas draugs ir, tā kā, man liekas, ja tev ir draudzene vai draugs, ja es kopā ar Andu, un viņai ir draugs kaut kāds, ar ko viņš ir sarakstās, vai pārāk bieži pavada laiku, tad man liekas, kāpēc tas ir vajadzīgs, ja to tiešām tā, ka tu esi jau kopā ar cilvēku, ar kur tu vēlies, pavadīt laiku un darīt visu, ko tu vari darīt, bet tas ir tāds mans. Jā. Man, piemēram, ir jau no pašas bērnības draugu puiši, un mēs tiešām esam tikai draugi. Mēs tikai, tas ir jau no pašas bērnības, tā kā kopā skolā, kopā bērndārzā, visas dzimšanas dienas, mēs esam tiešām tikai draugi. Mums interesē kā te vieta un tā, bet tur nav nekas vairāk par simpātijām vai kaut kas tāds. Kad es iepazinos ar Dāgu, viņš bija sākumā, kā var būt tik daudz puišu draugi. Bet ar puišiem ir daudz vieglāk draudzēties. Tas jāskatās no situācijas, protams, bet man liekas, ka tas ir neitrāli. Jāskatās no situācijas, vai tu jau pa daudz tas arī slikti ir un pa maz. Tad viss kārtībā. Tur ir jāskatās, tas balans jābūt tam starp visu. Jābūt tam robežām. Uzticēšanās laikam. Jā, un tas galvenais uzticēšanās, protams. Ja man draudzene sāks stāstīt par kaut kādu rīdīgi krūtu džeku, ko viņi iepazina, tad es sāktu uztraukties. Mans partneris ir greizsirdīgāks nekā es. 3, 2, 1. Okay, Džek, jūs tā kā tajā malā vairāk.
Kā jau man draudzene Agnija minēja, sievietes ir emocionālākas būtnes, un viņai viss ir atkarīgs no emocijām. Un tad Džeki tāda vairāk racionāli, un es tā kā izvērtēju vienkārši situāciju. Nav bijis gadījumi, kad man vajadzētu būt greizsirdīgam vienkārši. Man ar Nadīnu ir baigi emocionāli, un tāpēc man liekas, ka es tāds, skatos tā visu tā kā Džeks, tā mierīgāk visu, bet viņi ir baigi emocionāli. Man liekas, ka tāpēc, ka viņi ir vairāk. Viņa ir sieviete. Es domāju, kāpēc mēs nepiekrītam par Andu. Es domāju, ka mēs neesam baigi greizsirdīgi, kad mēs uzticamies viens otram. Es uzskatu, kāpēc būt greizsirdīgam. Tu zini, ja gribi iziet ārā ar draugiem pavadīt laiku, vai es, vai viņi, tad es tev uzskatu, ka tur jābūt greizsirdīgam, jābūt godīgam. Tā arī sanāk būt godīgam? Sanāk. Vienkārši es esmu, laikam, pēc mūsu attiecībām tā ievērojis to, ka man vairāk varbūt tādas sajūtas, tādas kaut kādas emocijas, domāju par to, kā nevajadzētu. Bet, kā viņš teica, vīrieši ir tādi racionālāki, un tad sievietes vairāk tajā momentā kaut ko varbūt sadomājās. Vienmēr tikai un vienīgi sievietes vienmēr emocionālākas? Es aizdomājos par to tikko. Es neesmu greizsirdīgs par Džekiem kaut kādiem citiem, bet es mēdzu būt par kaut kādu pasākumu, kad viņi aiziet tur. Mums, piemēram, bija plāns kaut kāds kopā, kuru es līdz galam nesarunāju, nepateicu, un tad viņi aiziet citur. Man tāds, es palieku bišķi tāds greizsirdīgs, ka viņi tusē ar citiem, nevis ar mani. Ko tu dari tādā situācijā? Kā tu to tiec galā? Iekāpju mašīnā un sāku braukt pa šosei vienkārši. Es piekrītu, ka Arnis ir vīrietis, viņš ir racionālāk domājošs, un sievietēm, protams, viss ir tā uz emocijām, bet tas ir arī saistīts ar iepriekšējām pieredzēm, jo man iepriekšējās attiecībās bija, nebija labi, un vienkārši man no tā laika ir tādi trust issues, un tāpēc tas ir saistīts atkal ar manu iekšējo pasauli un kā es jūtos par sevi, bet mēs esam kopā 3 gadus, un šo 3 gadu laikā es jūtu ļoti lielu izaugsmi sevī. Tāpēc, ka es mācos atkal uzticēties no jauna, un es jau, piemēram, tagad ir 3. gads, un es jau jūtu, ka vispār nav tā, kā bija sākumā, kad es daudz mazāk esmu greizsirdīga, tāpēc, ka es vienkārši uzticos. Vai esi attiecībās, Niklā? Tā, es tikai balsojis kādā. Es kādreiz esmu apdomājis šķiršanos. 3, 2, 1. Wow. Es laikam sākuši, tad es esmu atnācis pilnībā piekrīt, tāpēc, kad es spēlēju hokeju, un līdz ar to bija attālums un vispārējais. Nevarēja vienkārši tikt uz mājām, nebija laika. Bija iegājis tajā visā hobijā pārāk daudz, un līdz ar to tāpēc bija tāds brīdis lūzuma punkts, kad domāju, varbūt vajag, varbūt nevajag, varbūt uz karjeru fokusēties, bet šeit es esmu kopā ar Andu. Man ar Dāgu ir tā, ka, kā jau es iepriekš minēju, mēs jau no 16 gadiem tiekamies, un tas periods ir pusauģi, jaunietis, un tu audz. Iztrakoties. Grib iztrakoties, viens grib mājās, viens grib kopā, viens grib atsevišķi, un visu laiku mainās, un tad nav tas vienā brīdī nav tas tā kopīgā valoda, un tad ir tāds, kāpēc. Jā. Un tieši tāpēc arī iepriekš es piekritu par tām pauzēm, jo tad mēs vienkārši izlemjam, ko mēs vēlamies, vai viens otram blakus vai nē. Bet, kāpēc jums ir bijis pilnībā nepiekrītu? Tāpēc, ka man liekas, ka šī ir pirmā reize dzīvē, kad es satieku savu soulmate, un tad, kad mēs iepazināmies, mums jau pirmajā reizē mums bija tāds klikšķis un tik ļoti saskan tās vērtības un tas skatījums uz dzīvi, un vienkārši mēs kopā ar Arni kopā es jūtos tā, kā es nekad neesmu jutusies, un es jūtos tik labi, un es varu būt pilnībā un es vispār nezinu iemeslu, kāpēc, lai mums būtu jāšķirās. Es ceru, ka arī tā domā. Kā Arnis domā? Atbalstam, mīlam un esam soulmates, vienkārši. Kā jums liekas, pēc 5 vai 50 gadiem jūs varētu kaut kādā brīdī nonākt šeit?
Nu, pēc 50 gadiem varbūt, tāpēc, ka, zini, kā ar vecumu cilvēki paliek tādi īgnāki un it īpaši vīrieši, viņi paliek tādi stūrgalvīgi ar vecumu, bet, protams, ka tas nevienas attiecības nav perfekts un tas ir darbs, kopīgs darbs un kamēr ir komunikācija, tikmēr viss ir labi. Jā, jebkurās attiecībās ir tas brīdis, kad nokrīt tās rozā brilles nost un sāk parādīties kaut kādas lietas, kas nepatīk, kaut kas... Es pat dzīvi, laikam, esmu tāds cilvēks, kuram patīk vienkārši izbeigt no savām problēmām, tā kā ignorēt viņas un tā kā visu aiziet projām. Un tad bija tāds brīdis, kad es tā kā... Es nesaku, ka tas ir problēma, bet drīzāk problēma vairāk manī un manās lietās. Un likās, ka es vienkārši nespēju tikt galā šobrīd ar attiecībām. Tieši Agnija bija tā, kas tā kā pateica, nē, mēs varam ar šo tikt galā un ritīgi iedvesmoja mani, teiksim tā, un call out my bullshit. Pateica, ka tev jau patīk ar mani būt kaut kā pats vienkārši. Esi kaut ko sadomājies un overthinko visu laiku. Tā aptuveni. Cik ilgi jūs esat attiecībās? 2 gadi. Drīz būs 2 gadi, jā. Man šķiet, ka ir bijuši, nevis man šķiet, bet ir bijuši momenti, kad arī, kad gribās aizbēgt no problēmām, nevis viņas risināt. Un tad, kad es to sapratu, tad, protams, arī sākās visas problēmas, tādas risināšanas un strādāšanas pie attiecībām, jo pirms tam man likās vienkārši, ja ir slikti, tad ir slikti un viss. Tā kā viss ar to mēs beidzam. Bet, protams, ja tu cilvēku mīli un tev patīk, ka viņi pavadīja laiku kopā, tad, ir pie tā jāstrādā arī. Tāpēc tas bija tāds wake-up call. Kas var būt tāda lieta, tāda spilgta, ko atceries, kas jums palīdzēja kaut kā uzlabojas, nezinu, savilka jūs tuvāk? Laikam, ka komunikācija tomēr un runāšana par to, kā mēs jūtamies, kādas mūsu tās perspektīvas, to situāciju, kā mēs gribētu, ko mēs sagaidām viens no otra. Būt godīgam, ne? Būt godīgam arī, jā. Ļoti svarīgi ir izsināt tās problēmas uzreiz, kad viņi ir. Uzreiz viņu tā kā risināt, nevis, labi, pagaidīsim nākamo dienu, un tad risināsim. Vai arī vispār nepateikt. Piemēram, man tā sākumā ir bijis, ka man kaut kas nepatīk, bet es nepasaku, jo es domāju, ka viņš sapratīs. Vai puiši tā nesaprot. Un ar laiku esmu sapratusi to, ka, ja man kaut kas nepatīk, man tas ir uzreiz jāsaka. Jo es pati bojāju, piemēram, savu garstāvokli, ja es tā kā nepasaku, un tad nākamajā dienā es vēl joprojām dusmojos, un tad vienkārši 3 dienas es sev sabojāju. Tā vietā varēju uzreiz pateikt, un viss būtu atrisinājies. Jo, ja arī patur sevī visu laiku tās dusmas vai nepatīk vai kaut ko, tad vienā brīdī tas sprāks. Un tad ir slikti. Tā kā mēs, manuprāt, esam uzkāpuši pilnībā piekrīt, tā kā mēs esam auguši pēdējos gadus, uzskatu, drīz mēs varēsim iet uz turieni. Mēs jau varam iet. Ok. Pilnībā nepiekrīt. Ja mēs skatāmies to mūsu perfekto pēdējo laiku, tad mēs vairs nedomājam par to. Jā. Tas ir sen pagātnē, bet tādas domas ir bijušas. Es gan palieku šeit, man liekas, tāpēc, varbūt par to negribās runāt, ka ir bijušas problēmas attiecībās, bet nevajag to aizmirst un to noliegt, tāpēc, ka dienas beigās, man liekas, tas tieši jūsu attiecības padara vēl spēcīgākas. Mani apmierina mūsu dzīve gultā. 3, 2, 1. Ui! Nē, ok. Es jau domāju, kur pusi to ej. Man svajag pusi. Varbūt vajadzēja godīgi, kā ir. Tas tiešām tik slikts. Edgars un Agnija, jūs vienīgie pagaidām atšķirties, kā tas tā ir? Jā, kā tas tā ir. Atšķirās, man liekas, libido, tā kā līmenis vienkārši. Kam? Kuram? Man šķiet, ka viņam vairāk. Man ir mazāk enerģijas, man vairāk patīk gulēt un kaut ko čilot, atpūsties. Jā. Viņš ir aktīvāks. Jā. Un kā jūs ar to sadzīvojat, vai risināt, vai domājat? Vai? Es iemācījos pieņemt to, ka dažreiz sievietes grib vienkārši pamīļoties.
Un tā kā nevajag neko vairāk bieži vien, tā kā tas arī ir romantiski, tas arī apmierina kaut kādas mūsu dabiskās vajadzības. Kā jums tur fonā ir? Nu, es esmu uz piekrītu, es pilnībā piekrītu, tāpēc, ka vienmēr ir vieta izaugsmē. Un tāpēc, ka, nu jā, vienmēr var kaut ko jaunu pamēģināt un tā kā attīstīties. Bet piekrītu, tāpēc, ka man viss apmierina, bet vienmēr var labāk. Nu jā, tā kā ir sportā vienmēr. Viss ir jāvar uzlabot vienmēr. Jebkuru disciplīnu var uzlabot, tāpēc tā ir, ka nav pavisam pilnībā piekrīta, bet ir piekrīta. Mums ir vienkārši pilnībā piekrīta. Mums viss ir super. Rāns sākumā aizgāja. Sajauts puses. Viss no Ventspils. Varbūt no jums kādu padomu var dabūt tur. Manuprāt, esi tu pats. Ja tu kaut ko vēlies vairāk izrunāt to ar partneri, ko tieši tu vēlies vai ko tu negribi. Partnerim varbūt patīk kaut kas cits, bet tev nepatīk. Un tad, galvenais ir runāt un dabūt to kompromisu. Jā, es piekrītu, ka komunikācija atkal ir vissvarīgākā, tāpēc, ka tu nepateiksi, tavs partners nezinās, ko tu gribi un kas tev patīk. Tāpēc ir jārunā. Interesanti, ka komunikācija ir vissvarīgākā lieta šīs zemeslodes, bet tā ir vienīgā lieta, kas visiem uz pieklibo. Jā. Okay, es pārēju šeit, jo, tā kā te bija par to biežumu, jā, varbūt, bet jau kad nonāk līdz gūta, tad jau viss ok. Tā kā. Tad jau viss labi. Vai Agnija tev stroķis tikko piedraudē? bet līdz tam ilgi jānonāk, jā. Tā jau ir mana problēma. Aha, pieķēru. Tikai lūdzu, nesaki man draudzenei. Tu jau tikai kautrējies, vai ne? Nu jā, es jau tikai kautrējos. Tu jau vari iet arī internetu veikalā. Mierīgi, nekautrējoties, ar kodu Niklaus saņemsi 15% atlaidīti. Interesanti. Es nezināju. Man liekas, jums ir tikai šis jaunais Yes veikals Čakielā 39A. Nu netak, Yes arī ir online. Mēs taču esam moderni. Ir lietas, ko mans partneris nezin par mani. 3, 2, 1. Jā, es tā globāli skatos uz šo jautājumu. Mēs esam pavadījuši, cik, ja mums abiem ir 20 pāri gadi, bišķiņ 10% no savas dzīves mazāk pat kopā. Mēs nevaram visu zināt. Protams, ka ir lietas, ko viņi nezina par mani un vienmēr būs. Jā, es piekrītu tam. Man arī šķiet, ka cilvēku nevar pilnībā izzināt. Es pati sevi pilnībā nezinu. Viņš varbūt mani pat labāk zina uz kaut kādiem, no kaut kādas puses. Tāpēc es piekrītu to, ka viņš mani nepazīst. Vai nezinu. Jā, es piekrītu to, ka viņš mani nezina līdz galam. Fonā tur kaut kas mainījās, kāpēc tā? Jā, tāpēc, ka es piekrītu Edgaram, kad mēs esam, man ir 23 gadi, mēs esam kopā 3 gadus, 20 gadus no manas dzīves viņš nebija. Un viņš, protams, ka nevar zināt pilnībā visu, bet tādā es aizgāju uz turieni, tāpēc, ka man likās, ka es viņam visu stāstu, un tik, cik mēs esam kopā, tik viņš zina visu, bet jā, viņš nevar zināt pilnībā visu. Tāpēc jau ir kaut kāda arī notikuma, tā kā jaunības gados, ko tu pat neiedomājies izstāstīt tādu mazvērtīgi. Un tad ir tāds, ka kaut kā tu atminies, kaut ko sākt runāt, un tad ir tāds, es nemaz to nezināju. Tā kā tas nav iespējams visu izstāstīt, bet ja mēs runājam par to periodu tagad, tad jau zini visu, jo tu visu laiku kontaktējies un esi kopā ikdienā. Es tāds pļāpa parasti ar Nadīnu. Es parasti visu stāstu, cik es zinu. Cik es atceros, bet, protams, ka varbūt, tāpēc es arī negāju uz pilnībā nepiekrītu, jo es varbūt kaut ko es izlaidis, ko nepastāstīju, varbūt kādreiz tas atklāsies. Tāpēc arī paliku uz šī pagaidām. Kā jūs visi rēģējat, kad kaut kādas tādas lietas atklājās? Protams, tas ir atšķirīgs, ar ko tas saistīts. Jā, ja tas ir saistīts attiecību lietās, tas nezinu, gan jau uzsprāgst vai to risina.
tas ir kaut kas ārpusē, kas vispār tev tas neskart, es domāju, mierīgi uztver to, jā. Man liekas, ja būtu tā, ka visu zinātu par mani, tad jau palika garlaicīgi. Man liekas, ka tieši ir interesanti tas, ka pēc, nezinu, pat cilvēki pēc gadiem 20, 30 attiecībās uzzina kaut ko jaunu par savu partneri. Ir visu kaut kādi jautājumi internetā, 10 jautājumu, ko uzdot savam partnerim, lai iepazītu viņu no jauna. Reāli tā kā. Neviena no jums nav dzīvē bijusi situācija, kur kāds kaut ko nav pastāstījis, uzzina, un tad ir tāds, ko tu man to neteici, tas taču tik ārkārtīgi svarīgi bija. Tā ir bijis, bet vienam tas liekas mazvērtīgi, bet otram svarīgi. Tad ir atkal jāatrod kompromiss. Jā, tad labāk laikam visu ir izstāstīt, lai nav pēc tam kaut kādu pārmetumu, vai pēc tam, lai tas nav jārisina lieki un jātērē negatīvas enerģijas. Šaudāts jums visiem, ka jūs tik forši un veselīgi. Bet es tā nevaru nocēt līdz galam. Es tev iesaku meklēt kaut kādus bokserus vai kaut kādus. Tas fucking crazy. Ja mans partneris mani nokraptu, es tik un tā paliktu ar viņu kopā. 3, 2, 1. Tā nav jautājumu. Kāpēc tad tik daudz cilvēki saka, ka ir pastāv tur piedošana un visu var atrisināt un tā tālāk, un ja ļoti, ļoti mīl, tad tas cilvēks tāpat būs īstais. Ja tu ļoti, ļoti mīli, un tas ir īstais cilvēks, tad kāpēc tu viņu krāp? Tas nozīmē, ka tas nav īstais cilvēks, ja tu viņu krāp. Citiem ir arī bērni, ģimenes, un tad nevar aiziet prom, un tāpēc piedod, un saka, ka mīl un tā. Bet jau zinu, kad aizmugurē ir tie bērni, un bērnu dēļ ir jācīnās par ģimeni. Bet tāpat, ja tu piedod, tu jau tāpat to visu dzīvi atcerēsies, un tas tev visu dzīvi grauzīs, un tu tāpat nebūsi vairs tik laimīgs, un tu vairs nekad tā neusticēsies tam cilvēkam, kā pirms viņš to nokrāpa. Tāpēc kāda jēga tad palikt ar tādu cilvēku? Man liekas, tā piedošana, ja tu kādam piedod, tu aizmirsti par to, ka ja viņš to izdarīja vienreiz, visticamāk, viņš to darīs vēlreiz. Ja tas ir tāds cilvēks, kas ir gatavs tev krāpt, tad vienkārši tas uzreiz skaidrs, ka nav vērts ar tādu būt kopā. Jā, man automātiski ieslēgtos tāda neusticība tam cilvēkam, tāpēc visticamāk vienkārši katru reizi, kad kaut kādas situācijas notikt, es vienkārši savā prātā atcerētos to situāciju un gan jau vairāk neuzticētos tik ļoti. Un tas pēc manas iepriekšējās pieredzes ir ļoti sabojājis to attiecību dinamiku, jo ir no vienas puses vēlme piedot, bet tajā pašā laikā es visu laiku atceros, un es pat palieku tāda nejauka, un tad man šķiet, ka es arī tā varu darīt, ja otrs cilvēks arī tur man nokraupa, tāpēc es negribu pati kļūt par tādu cilvēku, un tāpēc labāk atlaižu to, nevis piedod. Es drīkst jautājumu? Jā. Vai tu esi kādreiz bijis nokraupta? Jā un nē. Tas nebija ļoti nopietnas, tās nebija nopietnas attiecības, bet es to uztvēru tajā laikā nopietni, ja salīdzinu ar tagadējām attiecībām. Un man ļoti sāpināja, man likās, ka tā cilvēki nedara. Protams, mēs nebijām nopietnās, tur nedzīvējam kopā, bet es tāpatās ļoti mīlēju to cilvēku, un man nepatīk, kā es jutos tajā brīdī. Tāpēc es sapratu to, ka, ja man ir nokrāpta, tad es neusticos tam cilvēkam vairāk. Tāpēc. Kāds šeit varbūt vēl ir kādreiz bijis nokrāpts? Jā. Es tieši gribēju piekrist par to, ka, ja cilvēks tev vienreiz nokrāp, viņš 100% nokrāps vēlreiz. Tāpēc, ka once a cheater, always a cheater. Un es varu pēc iepriekšējās pieredzes teikt, ka es arī biju attiecībās 5 gadus. Un 5 gadus mani konstanti krāpa. Es, protams, biju jauna, stulba, 15 gados, vispār tu neko nesaproti. Un es tikai visu laiku piedevu ar cerību, ka viss tā vairs nebūs, bet tas vienmēr atkārtojās. Kā jūs esat abi to runājuši, vai kā tu esi mācījusies par to, vai kā jūs to esat izrunājuši? Es vienkārši stāstīju Arnim, ka man ir bijusi tāda pieredze, un šīs pieredzes dēļ man ir tie uzticēšanās traucējumi. Un es nevaru pilnībā uzticēties cilvēkiem, bet mēs izrunājam to, un vienkārši viņš man pārliecināja par to, ka es arī pati jūtu, ka viņš ir pavisam cits cilvēks.
atšķirīgs no tā, kas man bija. Un es vienkārši mācos uzticēties viņam. Jo 3 gadi un jau daudz labāk ir. Anni, vai, ja drīkst pajautāt, protams, dažreiz tā, ka vienkārši cilvēku, kuru krāpj, viņš pats tā kā šo diemžēl netīšām iemācās un citam sāka darīt. Tev nav kādreiz bijis bail, ka Nadīna tev varētu, nezinu, nokrāpt, jo viņa to ir kādreiz saņēmis? Cik mēs tā visu laiku? Nē, man tā nav. Es tā nedomāju. Visu laiku, cik mēs tā runājam. Es neticu, ka Nadīna to varētu kādreiz izdarīt. Viņa nav tāds cilvēks. Viņa ir engelīts. Tā nav. Tas būtu man sirds lūzums, ja viņa tā izdarītu kādreiz. Es viltos visā. Mēs visi esam jauni. Mums viss dzīve ir priekšā, bet man šķiet, ja mēs šeit noliktu, es nezinu, citu vecumu vecākus par mums, būtu pilnīgi dažādāks viedoklis, jo, kā jau es teicu, tie bērni un tā, un ļoti daudz sievietes grib glābt tās ģimenes, nedomājot par sevi. Man nepatīk mana partnera ģimene. 3, 2, 1. Es pilnībā nepiekrītu, tāpēc man ļoti patīk. Tā mazais brālis, esam tusējuši kopā. Viss, nezinu pat ko slikti piebilst. Tā kā forša ģimene. Un vienmēr ir patīkams aizbraukt uz Ventspili un satikt viņus. Man šeit tas ir ļoti svarīgi, lai tu patīc savas otrās pusītes ģimenei un lai arī viņi tev patīk, jo jūs kļūsiet par vienu lielu ģimeni un tas ir ļoti svarīgi, jo arī, kad piemēram, piedzimis bērni, viņi būs omi opis, un tu gribēsi dot, un viņi gribēs satikties, un vajadzēs to uzticību. Tā ir ļoti liela sastāvdaļa. Ir īpaši, ja ir tev ir ļoti svarīga tā ģimenes vērtība, un tu vēlies apmeklēt un braukt ciemos pie tās ģimenes. Jo, ja tev nepatīk, tad... Lai nav tā, es negribu atkal jābrauc pie viņa. Tas būtu ļoti bēdīgi. Man liekas, baigi forši, kad ir tas vēlme braukt vēl ciemos pie tās ģimenes. Es, piemēram, visu laiku jautāju, kad mēs brauksim beidzot pie tavu tēti, kad mēs brauksim ciemos. Tā kā tas ir ritīgi forši. Jā, es pilnībā piekrītu tam, ka man ļoti patīk Arņa ģimene, un viņa ģimene ir tāds retums, kad abi vecāki vēl joprojām ir kopā, un viņi nav šķīrušies. Un tā kā man vecāki ir šķīrušies, tad, kad es ieraudzīju, es iepazinos ar viņu vecākiem, un tāds, wow, šitā ir parauga ģimene. Šitā reāli ir jāatdzīvo, tāpēc, ka viņi ir kopā, nezinu, daudz gadus, 30, 40. Bišķi mazāk, ap 30. Daudz, jā, un viņi vēl joprojām, tas, kā tētis attiecās pret mammu, tas vienkārši tāds prieks skatīties. Un, protams, žēl, ka manā ģimenē tā nav, bet tiešām parauga ģimene tā ir. Jā, es piekrītu, man arī vecāki šķiršies, un Edgaram vecāki ir kopā arī jau pār 30 gadiem. Šogad 30. Jā, un tas bija tāds diezgan liels tāds arī, negluži piedzīvojums, bet tāda jauna lieta, ko es iemācījos, ka cilvēki tomēr paliek ilgus gadus kopā, un to, ka viņi dzīvo, un viņi veido ģimenes, un vispārīgi tādā ziņā satiekot Edgaru ģimeni, man bija šoks, jo viņi bija daudz savādāk nekā mana ģimene, daudz konservatīvāks, teiktu. Un tāpēc bija ļoti patīkami iepazīties un izveidot šīs attiecības, kas varbūt nav viņa man tur baigai draugi, bet viņas tāds ļoti mīļas un tiešām tāds cerīgs, es atbrauks pie vēl vienas ģimenes. Jā, man šeit tas ļoti svarīgi, ka tu iegūsi tiešām otru ģimeni vēl, kad ja tev ar tevi kaut kas notiek vai kas, ka tu zini, ka tu vari piezvanīt arī viņiem un viņi tev palīdzēs, jo tu esi viņa dēlu vai meitas otru pusīti. Tas ir ļoti forši. Ja tuvāko 5 gadu laikā mums piedzimtu bērns, es priecātos. 3, 2, 1. Es pat nepaspēju neko pateikt. Jā. Mēs esam runājuši ar Andu un plānojuši, kad mēs tiešām laikam gribētu bērnus. Un man pat bija tāds notikums, kad es mācījos 9. klasē, tad bija tas eksāmens. Un to vajadzēja teikt, un tad bija skolotāja žūrija, viņa prasīja, ko tu gribētu tagad dzīvē sasniegt. Un es teicu, ka es gribētu būt labs tētis. Un viņa pilnīgi pat raudāja. Teicu, tu būsi labs tētis. Es gribu bērnus, laikam, bišķi vairāk, bet es arī bišķi naivs esmu, jo man nekad nav bijis pieredze ar bērniem, un tad viņi man saka,
Pamēģini pieskatīt manus mazos brāļus, un tad tu redzēsi, cik ļoti tu gribi bērnus. Bet, Un cik bērnus tu gribi? vai man ir jāatbild? Jā. Nu, kādus 2 vismaz, bet vēlams 3. Es samainījos no pilnībā piekrītu, tāpēc, ka tuvāko 5 gadu laikā nozīmē, ka tas var būt arī pēc gada, bet pēc gada es neesmu gatava bērniem, man vajag pabeigt universitātes, un tikai tad es esmu gatava, un ja tas ir domāts tā kā pēc 5 gadiem, tad jā, bet tuvāko 3 gadu laikā ne. Jā, īstenībā tas tāds. Pēc gada es nebūtu baigi priecīgs. Gotta get my shit together first. Es gan būtu priecīga. Es gribu daudz bērnus, vismaz 4. Un man šķiet, ka tas ir ļoti labi. Jā, liela ģimene. Jā. Man vispār gribētos liela ģimene. Jā. Piekrīt. Man kādreiz bija tāds uzskats, ka es gribu vienu un vairāk nē, tāpēc, ka man būs pa daudz. Bet tad, kad kaut kā pēdējo gadu laikā, jā, es sapratu, ka man tomēr gribēs, lai ir tā foršā tā ģimenes atmosfēra, un tad, kad ir, piemēram, kaut kāda Ziemassvētka, kaut kāda svētka, kad ir rītīgi tāds bars, rītīgi foršs, tāpēc, ka man ģimenē tā nekad nav bijis. Vienmēr ir vai nu tā kā 3 cilvēki, no es, mamma, teica, vai arī es un mamma tikai. Un tad mēs pasaucam, piemēram, vecvecākus, bet nekad nav bijusi tā sajūta, ka ir ļoti daudz cilvēku un ir ļoti forša tā sajūta, tāpēc man gribās pašai izveidot to sajūtu. Tāpēc man gribās 3 bērnus noteikti. Principā es jau, man komandas biedriem ir bērni, un es skatos visu laiku, jau laiks tas iet tuvojas, un tāpēc es jau gatavs, principā, jau tagad. Bet Nadinai jāpabeidz tā skola, un tāpēc... Jā, man šie bērni ir arī ļoti liela atbildība. Emocionāli, fiziski, materiāli un jebkādā veidā. Un tāpēc šobrīd man šķiet, ja man nākamo 5 gadu laikā būtu bērni, tad tas būtu ļoti, ļoti liels pagodinājums man pašai, ka es esmu tam gatava. jo, kā jau es teicu, man ir mazāki, jaunāki brāļi, kuri ir 12 un pat 20 gadi jaunāki par mani. Un tāpēc es biju blakus. Tagad viņi, un es redzēju, cik grūti tas ir un cik daudz negulētas naktis. Un, tā kā man reāli prieks, ka cilvēki priecājās par bērniem un grib ļoti, bet tajā pašā laikā es to redzu kā ļoti lielu atbildību savā dzīvē, uz kuru es šobrīd. Un arī tas, ka bērni īstenībā vajag daudz naudas uz tiem bērniem, tas nav lēts prieks. Un tāpēc es gribu, lai man ir stabili ienākumi, stabili viss pamats zem kājām, un tikai tad tos bērnus, lai es viņiem varu dot visu to labāko. Es negribu tā, lai man ir jāprasa mammai, tētim, palīdziet. Man vajag tā, lai esmu stabili nostājusies uz zemes, un tad varam domāt tālāk. Bet tu nekad nebūsi 100% tādā ziņā es piekrītu, ka nekad nebūs tas perfektais laiks, bet vismaz skolu pabeigt. Es sāku domāt, Johaidī, moši man vajag attiecības un bērnu. Ja tuvāko 5 gadu laikā mēs apprecētos, es priecātos. 3, 2, 1. Arī šo mēs esam apsprieduši. Mēs gribētu kādas turpmākajā, gadu laikā vai 2. Bet, jo attiecības ir jānostiprina līdz galam. jā. Es esmu piekrītu, un es pilnībā piekrītu atkal tuvāko 5 gadu laikā. Tas nozīmē, ka pēc gada tas var būt, un es pēc gada neesmu gatava vēl, tāpēc, ka es gribu atkal pabeigt savas mācības, un lai atkal man ir tikai stabili ienākumi, jo man ir lielas ambīcijas, man ir noteikts standarts, kādas kārtas es gribu, un tās nav tādas mazas kārtas, un tur vajag daudz naudas. Tāpēc, tāpēc. Arnis vēl nav nobalda. Es mainu, jo tas būtu normāli, ka sākumā apprecās un tad ir bērns. Es negribētos otrādāk, protams, bet dzīvē visādi var būt, tāpēc tā kaut kā. Bet tas ir vispār tāds interesants jautājums, jo to jau mēs paši izlemjam, kad un kā. Visi var redzēt, ka visi 5 gadu laikā grib te apprecēties. Un ja jums pieteikt tos bērnus, jūs gribētu apprecēties un tādu viņu laist pasaulē vai laist pasaulē un tādu domāt par kāzām? Tas gan jau, kad ja tā notiktu, tad jau skatītos pēc situācijas, bet
Es nezinu, man nav tāds noteikts plāns, ka, ja tā būs, tad būs šitā. Sēdēt pie galda un aprunāt. Domāt, kā ir. Nu, es droši vien vispirms gribētu bērnu laist pasaulē un tad precēties. Jo es gribētu tā kā kāzas arī ar ne tik lielām ambīcijām, bet arī liels ar ballīti. Jo, ja precās, tad precās vienreiz, un tad lai tas paliek atmiņā. Un grūtniece Līga Klaitā? Nē, paldies. Bez alkohola kāzās, ja? Nu, es gribētu laikam apprecēties un tad bērnu. Pēc, ka... Nu, jā, man tā kaut kā ir iegājies, kad es uzskatu, ka tas ir tā pareizi, ka tu no sākuma apprecies, un tad jau tādā ģimenē tu laidz to bērnu. Bet... Kā tev, Agnī, ja tu būtu tagad stāvoklī, tu kā gaidītu? Nē, es laikam man tas nebūtu tik svarīgi. Man šķiet salauzties un tādu. Jo man liekas, tas notikums, ka bērns, tas jau ir liels notikums, un vēl vienu lielu notikumu kāzas uzreiz močīt, tas nav bišķi par daudz. Jā, šeit tas sasteigti un tā mākslīgi, jo mums teikt vajag apprecēties, jo tāpēc, ka mums būs bērns un viņš. Tad man šeit tāda pēc modīga domāšana ir. Es gribētu kāzas bērnu. Noteikti. Tad jau viss būs nokārtots un jā, tad tikai jāaudzina bērns. Nu, labs ir, kādam ir kādi secinājumi, kāds kaut ko jaunu uzzināja viens par otru, vai kā jums patika šis mazais eksperiments? Bija forši, jā. Nekas tāds nebija piedzīvots pirmā reize. Jā, man bija interesanti paklausīties, tiešām uzzināju daudz ko jaunu. Arī par savu partneri. Es pār nestādājos priekšā, cik es gribētu laikam teikt, cik forši, normāli, veselīgi cilvēki jūs esat. Tas ir ļoti apsveicami, jo ļoti, manuprāt, ļoti reti, kurš rubīja tādu fišku pa dzīvi un var kaut ko vispār izzināt šajā dzīvē un saprast. Tā kā milzīgs paldies jums, ka piekritāt šim eksperimentam foršiem un aplausus mums pašiem par to, ko paveicām.